Tā. Vai, kā gribētu to zupiņu. Nu, kafijas jau īsti nepēdīs. Tev atmiņas sēdēt lekcijās ar tukšu vēderu? Tas, ka nevar paspēt aiziet līdz bastionam? Mēs ticam, ka cilvēkam laime iet caur vēderu. Paēdis cilvēks ir strādīgs cilvēks. Tāpēc mēs esam izdomājuši vecmāmiņas zupas mašīnu. Dien? Ja jūs gribētu, ka kafijas automātos, kuros liek naudu, nākt arī zupa ārā? Jā, noteikti. Dien? Vai jūs atbalstītu tādu ideju, ka, piemēram, augstskolā vai kādā iestādē būtu iespēja no kafijas automātiem arī dabūt zupiņu? Jā, nē, nu, ja tie būtu zupas automāti un tā zupa būtu katru dienu svaiga un viņi būtu ar dārziņiem un bez konservantiem un tūmā nav nekādas citas ēstos, tad noteikti es skatu, ka kuram ir iespējas vienmēr siltu ēdienu baudīt pusdienās vienreiz dienā, nevis tikai kaut kādu kafiju, kas droši vien šķīstošāk un kaut kādu nevis salīgu. Jā, atbalstu. Paldies! Mūsu ideja ir izveidot automatizētu zupas mašīnu. Tā darbosies līdzīgi kā kafijas mašīna, tikai nāks ārā zupa. Mūsu sistēmā darbosies pati zupas mašīna, vēl restorāns, kurš piegādās zupu zupas mašīnai. Un šo piegādi veiks speciāls kurjers, kuram būs aplikācija, kurā no zupas automāta piegādās informāciju, cik zupa ir palikusi automātā un vai tā korekti darbojas. Un vēl tālāk nāks bankas sistēma un par zupu varēs norēķināties ar karti.